Sveiks, jums parādīšu šodien pavisam elementāru kāršu triku. Tātad jums ir jāsaka stop jebkurā brīdī, kurā vēlties. Pieņemsim, jūs pasakat stop šeit, mēs pagriežam kārtas otrādā. Tagad pirmā kārtas, kas būs otrādi, būs jūsējā. Tātad šī te. Tagad mēs to darīsim vēlreiz. Tātad šī te. Tagad mēs to darīsim vēlreiz. Tātad šī te. Un tagad mēs to darīsim pēdējo reizi. Tātad šī te. Tagad kārtas mēs varam nolikt malā un apskatīsimies, kādas kārtas jūs esat izvēlējies. Tātad pirmā ir dūzis, otrā arī, un trešā arī. Un kas tad ir ceturtā? Arī dūzis, diezgan iespējīgi. Tad es jums parādīšu, kā veikt triku, kuru nu pat jūs redzējāt. Lūk, ir 4 dūži vajadzīgi. Vēl 2 kārtas. Jebkādas. Un secība ir šāda. Dūzis, dūzis, kungs uz augšu visas 3. Un tagad uz leju otra liekā kārts. Dūzis un dūzis. Un šādi te mēs uzliekam kausu augšā. Un tagad mēs sakam, ka lai saka stop jebkurā brīdī. Mēs negribam, lai redz, ka mums šeit ir tā. Tāpēc mēs ņemam aptuveni šādu atstarpīti un tad sākam šādi iet. Citādi ieraudzīs. Tā kā mēs izdarām šādi, mēs pagriežam augšu otrādi. Tad mēs ejam un sakam, ka pirmā apgrieztā kārta būs jūsējā. Bet tas ir jādara ļoti uzmanīgi, jo re, kur ir pirmā kārts, un jūs izmetat viņu tā ārā. Un ja jūs iesiet neuzmanīgi pa vairākām kārtīm ātri, tad re, kur pamanīs to, kad apakšā ir otrādāk kārtas, un ka tur ir dūži, un triks būs izgāzies. Tāpēc tas ir jādara lēnām, pa vienai kārtī, kaut vai. Un tad jums vajadzētu sanākt. Bet, ja jūs uzskatāt, ka esat diezgan labs šādos trikos, tad jūs varat droši iet pa vairākām, ieraudzīt un apstāties. Taču būtu labi arī, ja kārtas jums nebūtu diezgan slidenas, tad tas būtu daudz vieglāk. Man viņas ir ļoti slidenas, un tas man diezgan apgrūtināja šo te. Tātad jūs apstājaties pie tās kārtas, un izmetat viņu tā ārā, lai nepamanā pārējās. Un šīs te mēs apgriežam otrādi un noliekam apakšā. Un tā uzmanīgi saspiežam, lai atkal nepamanā. Un atkal mēs daram to pašu. Apgriežam. Meklējam. Atrodam šo te, izmetam. Un tā mēs daram tās visas 4 reizes, līdz visas 4 dūži ir. Taču es jums parādīšu vēl vienu pavisam elementāru triku. Kamēr apgriež kārtas, tas, kam jūs rāda triku. Kārtas ir šādi izliktas, kad jūs beidzat triku, jūs sakat, lai apgriež un apskatās kārtas.
Un kamēr viņš griež un apskatās kārtas, tikmēr jums augšā ir šādi te kārtas palikušas. Jūs viņas paņemat un noliekat apakšā. Šādi te. Sakiet, nu labi, es jums uzreiz parādīšu vēl vienu kāršu triku. Un sakiet, lai izvēlās jebkuru kārti. Izvēlās pieņemšam šo te kārti. Kamēr viņš skatās to kārti, jūs apgrieziet kaut otrādāk. Kamēr viņš skatās kārti, tad jūs sakiet, lai ieliek pa vidu. Ieliek pa vidu. Tad jūs sakiet, kad tā kārts apgriezīsies otrādāk. Tātad, bet jums šis pagrieziens ir jādara nemanot. Kaut vai šādi, tā lai neievēro. Tad jūs ejat cauri kārtīm. Un šādi. Un šī te kārta ir te. Parādīšu vēlreiz un ātrāk. Tātad jums augšā ir secība šādi. Jūs paņemat augšējās divas kārtas, noliekat apakšā. Tad jūs sakiet, lai izvēlās kārti. Viņš izvēlās kārti. Kamēr viņš skatās kārti, jūs apgrieziet kavu atkal otrādi. Pēc tam viņš ieliek kavas vidū to kārti. Tad jūs atkal nemanot pagriežat kārtas. Sakiet, ka tā viņa kārtas būs apgriezusies otrādā. Viss. Paldies, ceru, ka patika.